Sveiki, TKS TV skatītāji! Šoreiz ar jums kopā esam mēs, Marija un Londa. Pagājis notikumiem pilns mēnesis, kopš pēdējo reizi informējām jūs par notikušo un turpmāk plānoto Talsu kristīgajā vidusskolā. Šī mēneša laikā dienas kļuvušas īsākas, laiks tumšāks, uzsnidzis un nokusis sniegs, kā arī skolā jau jūtamas Ziemassvētku sajūtas. Pirms 3 nedēļām skolas telpās vēl valdīja valsts svētku noskaņas. Lačplēša dienā, 11. novembrī, skolēni un skolotāji devās uz piemiņas brīdi pie pieminekļa koklētājas, kurā dalībniekiem bija iespēja nolikt svecītes, ieklausīties vidusskolas kora un pūtēju orķestra izpildītajās patriotiskajās dziesmās, kā arī apdomāt, kādēļ Lačplēša diena ir īpaša. TV. 14. novembrī Talsu kristīgās vidusskolas skolēni, skolotāji un darbinieki pulcējās Talsu Baptistu baznīcā, kur norisinājās Latvijas neatkarības pasludināšanas dienas dievkalpojumi, kuros mūs uzrunāja kalpotājs Mārtiņš Ozoliņš, un muzikāli mūs priecēja skolas kori, ansamblis, zvanu ansambļi un pūtēju orķestris. He taught me how. TV. 20. novembrī skolā norisinājās pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tajā skolēni sniedz dažādus muzikālus priekšnesumus, kuriem sekoja spēles un kopīgs mīlestības. TKS TV. 21. novembrī skolēnu domas pārstāvi viesojās Dzirciema internāta pamatskolā. Tur kopā ar bērniem un jauniešiem tika spēlētas spēles, dziedātas dziesmas un runāts par dažādām tēmām. Apaļšā bols, bumbierim cepčības, divmetrīgā eglē ērglis filmē gliemežu ģimeni. Helikopters izglāb īstu jaguāru, krabis ķēmē lācimļi, pumušana sņaudošu odu. TKS TV. Līdz 5. decembrim katru klasi apciemos kāds skolēnu domas pārstāvs, kurš lūgs skolēniem uzrakstīt skolēnu un skolotājs picākos teicienus Oskaru balvu pasniegšanas ceremonijai. Esiet atsaucīgi un nominējiet smieklīgākos teicienus. No 12. līdz 14. decembrim Tukumā norisināsies labdarības projekts No sirds uz sirdi, kurā iespēja pieteikties un piedalīties jebkuram, kurš to vēlas. Pieteikumu anketu aizpildīt iespējams šeit. Kā jau zināms, Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem, un jau pēc nepilnām 2 nedēļām skolā norisināsies ikgadējie Ziemassvētku pasākumi. Ziemassvētku dievkalpojums Talsu Luterāņu baznīcā, svinīgā Oskaru balvu pasniegšanas ceremonija, kā arī Ziemassvētku balle. Ziemassvētku dievkalpojums Luterāņu baznīcā sāksies 14:00. Pēc tam
18:00 Talsu Kristīgās vidusskolas sporta zālē sāksies svinīgā Oskara ceremonija, kurai šogad aprit 11 gadi. 20:00 skolā sāksies 5. Ziemassvētku balla, kurā spēlēs un dziedās grupa Jūrkant. Ieejas biļete maksā 2 eiro Talsu Kristīgās skolas skolēniem, 2 eiro abiem skolēnu vecākiem kopā. Ballas laikā notiks ikgadējā loterijas izloze, kā arī kronēsim ballas karali un karalieni. Neaizmirstiet balsot! Pēc šiem pasākumiem 20. decembrī sākās skolēnu Ziemassvētku brīvlaiks. Skolā mācības atsāksies 5. janvārī. Lai skolā ieviestu Ziemassvētku noskaņas jau tagad, tiek izsludināts klašu dekorēšanas konkurss, kura tēma šogad ir Ziemassvētki manā sirdī. Klašu vērtēšana notiks 16. decembrī, bet rezultātus paziņosim Oskara ceremonijas laikā. Šajā reizē tas bija viss, ko vēlējāmies pateikt. Ar jums kopā bijām mēs, Marija un Londa. Lai varētu sekot līdzi aktualitātēm Talsu Kristīgajā vidusskolā, sekojiet mums Twitterī, Instagramā un skolas Facebook lapā. Svētīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu! Tiksimies janvārī! Apaļšā bols, bumbierim cepčības, 2-metrīgā eglē ērglis filmē gliemežu ģimeni.